Так, здравствуйте, наши дорогие слушатели. И у нас сегодня поднимают колоды Латвийш Валода Дуорес. Это здесь собирается мед и без сахара, природной технологии, как в древности, как 150 лет назад это делалось. Но вот, с помощью лошади они будут это все поднимать. Вот эта колода Дуоре латвийски. У него такая крыша. И здесь получается вот это все ставят. Ну, потом посмотрим. Tā, filmētāji zina, kas jādara, viss. Andri, tu zini, kas jādara, tev mācīt nevajag, ja? Jo tagad tiem klāt, ja? Вот, и здесь у нас шикарная лестница. Самый красивый момент это будет поднятие Дуоре, колода. Mazu uzmanību vīriem, kas šeit ir klāt. Zirgs bez sāpēm uzvilks vajadzīga augstuma, bet viņš nevar noturēties uz vietas. Veļķiem vajadzēs paņemt striķi no zirga un apķīt ap to koku. Un tad viss, un tad mēs varam strādāt tālāk. Nata, turies tuvāk, pat šita tādā virzienā tur. Tā. Sies ap šito koku. Striķi, veļķis ies ap koku. Labi, kā augšā mēs Так, в древности поднимали вот эти огромнейшие, потом собирали мед. Ух ты! Ну так бывает. Tānotiek. Tāpēc, ka viņš dabū līdzi. Bet mēs novaram Nē, viss ir kārtībā. Mēs pieturēsimies. Viņš mauksies tāpat ārā. Он сорвался. Под угол шел, и он сорвался. Varbūt jau kāds krūvi jau tad zinām. Vot šeit, jā. Jo viņš kā aiziet tā līdz. Var jau var viņā pieturēt. Var lielās krūvi. Tā kā kaut ir grūti uzreiz uz satraukt. Nu var paprovēt. Nu. Viņš kā paprovēt. Redz, atkal būs tā. Pat nevar. Šito jau vajag sasiet.
Šito sasien. Ir pēc tam noņem. Viņu jau zirgu apstādinās. Viņu vēl skaties, tev jau uz priekš atpakaļ tu varēsi. Negad pēc Klausies, Māri, nav pareizi. Ух ты! Kādi cilvēki, čaviņas! Tā, tavējies jau reku priekšā ņemās. Jā, viņi visi. Es pat ātrāk atbraucu. Tā. Un man jau vēl izdienas vēl brūlēt. Oho! Un es vēl benzīnu vajag. Viss labi. Tieši laikam baigi patīk Māra Krekls. Kā viņi ir viņu vispār izglaznojuši, jā? Jā, man ne. Tas ir zvēriņš, jā, viens otrs, tas ir no kristietības, jā. Jā, dabīgi, ne? Superīgais. Nu, tagad pirmais bija neveiksmīgs. Vilka. Un izspruka tas, kā viņš sanāk, tas koks pie kā. Pie kā, jā. Ilgs. Jā. Izspruka tā. Nu jā. Arnis mums turā, aiziet. Ļoti uzmanīgi to visu lietu dara. Baigais risks, jā. Очень рискованно. Так стоять, если чуточку что-то будет, то присадки. Nē, tagad jau normāli. Nu, svars viņam cik ir? Nu, kilogrami, 200. Tagad zirgu atpakaļ. Tik augstu liksies. Un piniet atpakaļ. Здесь очень осторожно. Вес большой. Vēl atpakaļ palaid, lai savilk. Tā, un tagad вот ребята обкручивают вокруг. Так что, ну, вдвоем такое дело, ну, вдвоем такое дело не поднять, там нужна компания. Droši. Un tad vēl jāmāk klausies. Jā. Tas nav tā. Es priekš YouTube filmēju, nu, daļu. Tāpēc arī krievu tiem draugiem. Ukraiņu draugiem arī. Tu saproties? Te jau veselai kompānijām jābūt. Nu, es domāju, tā maza ģimene, teiksim, tur no vīrs ar sievu, tur mazi bērni. Viņi jau neliek kopā. Viņi jau liek stāv. Nu, kaut kur noliek. Nu jā, bet tur atkal zvēriņi var tik klāt. Ja nedzīvo tādā mežā, tad jau nekāds vēr tur par nenāk. Lācis jau gluži sētā nenāk. Nu, senatnē jau mums Latvijā lāči daudz bija. Vispār. Jā, bet ja nāk bildes, jau ir tāds, ka vienkārši stāv labāk. Tūris un telefons. Nu, tur Latvijas nav. Nu, tas ir mūsdienās drošībā. Nu, drošībā netiek klāt. Nu, visādi staigā, jā. Nē, nu Mārim ir tā ideja, ka vajag kokā, jā. Nē, nu, bet tas ir dabiski. Jo, teiksim, piemēram, tas bites, jā, viņas jau arī to visu lietu augšā, jā, pie zariem. Viņas jau apakšā to visu. Es arī gribu pabrāt zirdziņu. Aha, superīgi. Вот те девчата идут кормить лошадок. Ну а сейчас мы посмотрим, как они крепляют. Крепление самое ответственное, да. Jā, un tagad, nu kā ap zemē? Nu, varbūt koku var palīdzēt. Viņš nevar apgriezt, pagriezt. Vai viņas vienkārši atpakaļ? Kur ir drošībā? Viņa tā kā Drošībā, vēlreiz drošībā. Man no paša saka, visā jau uzkāpa pa zariem, tad augšā.
Jā, tā jau mums būtu. Jādod viņiem, lai dara. Tev lomiks. Nu jā, viņu vajag iebāzt, Jā, tur vajag lomi viņu. Varbūt, kad ir kāds. Vai kādu koku. Pamēģini viņu vai ar kāju atstumt viņu paglau. Ar kāju atspiest, nesanāks tev. Paresnis tur vajag pievēt. Tur var smags. Klausies, panāc lejā tev Ну, он очень тяжелый. Nav smags viņš ir. Он очень тяжелый, его трудно повернуть. Ну, вес где-то 250 килограммов, может быть, ну, чуть меньше. Сейчас проблема его повернуть. Так, а я покажу, какие домики. Какой красавец. Ну вот здесь эта крыша. Она снимается. И там пчелку собирают. Nē, kas tev pateica pareizi? Ну и потом отсюда выбирает. Это открывается. Ну, работа серьезная. Ну, видно, все вычищалось. А здесь вот залетают пчелки. И все как в древности делалось столетиями назад. Многие возрождают тут культуру пчеловодства. Толстый такой. Ну, его закрывают, а потом уже когда выбираются эти соты, он откручивается. Самое важное сейчас прикрепить его к дереву. Jā, fizika. Tev gaiša galva. Jā, tā kā. Otrs zirgiem mēs nevaram nodarbināt, tik mēs ar mašīnu varam to arī viegli izdarīt. Galvenais mums bija nofilmēt, tas Anglijā, ja? Jo Anglija ķērti uz zirgiem, un viņa tas drausmīgi dāva. Un tagad, kad es ievieto šo video, ka es to izdarīju ar zirgu, ja? Viņi nauda. Nauda. Nu bija jau, nu te jau droniem tak filmēt. Jā, varbūt no malas izskaties, ka nedēļas. Да, очень так по-творческому подошли наши ребята с девчатами.
Главное, конечно, рисунки. Белая лошадь. Māri, vecīt, cik gadus tas dorēm savā? Ar vēdam. Es varu palīdzēt. Nē, es vienkārši tehniku pareizi daru. Tā, nu kurš autopēdē? Пойдем посмотрим, как он тут пить будет. Te ir šeit visu izšķirt doru daudz. Tikai un vien liela Высота хорошая, метров 7 где-то так. Viens būs jāpār ceļu augstāk, jo nevarēs iebāzt to jumtu. Nu tā, šobrīd. Ko tu gribi teikt? Jā? Atlaidīs? Tad jau... Nu jā, būs jāpār ceļu. Jā, augstāk. Tāds augstums ir. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metri. Tā es arī es pat 2 metri mēru. Tā, aptuveni. Nu jā, tā ideja jau tāda, ka senatnē jau arī tās bites visas dzīvoja kokos augstās. Nu, ko es arī stāstu? Praktiski bitīte, viņā dzīvo, saku, man Latgalē, pie vecās mammas kapiņiem, tik zemu dzīvo. Jā. Aha. Bet viņa ielien iekšā pat uz spraugu un tad rāpo augšā un augstāk ir tā vieta, viņa atradusi lielākā platība, kur viņai vilk šūnas, kur dzīvot, ja? Cilvēki dulli, viņi neatpazīst bitīti no lapsenes, domā lapsene. Atnesuši makrofleksu piepūtuši. Bitīte gudra, viņa pagaidīja, kad sakās makrofleks, izgrauza ārā un tik un tā turpina dzīvot. Nu tā doma jau būtībā pasakās jau arī lācis. Jā. Lācis taču ar kokā kāp, jā? Protams, nepavelti tā pasaka izdomāta. Aijā žūžu, lāču bērni, aijā žūžu, tevs aizgāja bites kāpti. Māti logu palasīt, ja? Jā, kāpti. Kāpti. Augšā, jā. Ne jau kopti, bet kāpti. Pēc medutiņa kāpti, ja? Jau no kurienes tas ir radies? No seniem laikiem tāds iespējas maziem bērniem. Īstenībā šo te darbu, ko mēs darām, vajadzēja jau gadus 100 atpakaļ, pat vairāk jau darīt. Bet neviens jau par to neaizdomā. Tad jau bija tas kādu 850 gados, jau tāda tehnoloģija arī bija. Kamēr nesākās cukurā tā ražošana un masveida, jā, un būtībā tāda... Ko es gribu teikt? Senās grāmatās tādas ir, jā. Jā, protams, rakstos un grāmatās to visu vēl var tās dores, jā. Dores, jā, Latgalē manā pusē, no kurienes esmu nācis, tur viņš ir Kuzuls, dore vai vairāk vai mazāk ir pašam darināts šis te, daudzi pilsētnieki viņu sauktu par stropu, jā, bet viņš pilnīgi nav strops, tas nav strops, tā ir šeit dore, un Latgales pusē tas ir Kuzuls. Un ko es gribēju teikt? Cilvēks jau īstenībā tādas kā mājas bites nemaz nebija. Meža biti cilvēks atnesa 1000 gadu atpakaļ uz mājām un pieredināja. Jā. Viņu pataisīja par mājas bitīti. Un tagad mūsu, kā saka, misija ir tāda, ka to bitīti ir laiks atdot dabai atpakaļ, atgriezt viņu mežos. Un šī bitīte manos Kuzulos, teikšu tā, viņa neslimo, viņai nav stresa, viņai nav jāslimo.
stress dara slimības uzreiz. Es novājina imunitāti, tāpat cilvēks arī. Jau uztraucās, visas slimības no nerviem, no kriņķiem. Ja tu dzīvo, tu tev pilnā, tā saka, harmonijā, tev visa būtu gana, tev nevajadzētu stresot, ko tu rītā ēdīsi, ko tu rītā vilksi, mugurā, ja? Vai tev būs darbs, vai tev nebūs darba. Tu mazāk arī slimot, un tāpat tās arī šīs te bitītes mums šajos te kuzulos dorēs neslimo. Cilvēks tur nebāž savas netīrās rokas, savus instrumentus, nekūpina, neslacina, viņām nav stresa, viņām nav vajadzība slimot. Un ja kāda slimība ir, kāda slimība ir izveidojusies, tās stiprākās bišu saimes tiek pašas galā ar slimībām. Un man arī biškopi saka, Ivar, bet paklausies, kā tu ērcīti apkaro? Ērcīti apkaro pati bite. Jo spēcīgāka saime, jo ērcīte viņai tas ir pupu mizas, viņa tiek ar to galā. Ja? Antibiotikas tev nekādas tur Pilnīgi neviena antibiotika. Tur neviena zāle nav. Viņas dzīvo no gadu gadiem manos. Es tagad jau tā, teikšu, šī man ir 9. vasara, ka es tos kūzulus lieku, ja, bet vēl senāk jau es viņus liku, bet es nebildēju viņus, ja, tikai savam priekam. Tagad man viens draugs saka, Ivar, sāc tu bildēt, rādīt, lai redz cilvēki. Un tagad arī to vairāk jau sāk skatīties, braukt, pētīt un interesēties vispār. Bet tā pati medus savākšana, viņa atšķirās tik reizi gadā, ja? Redz, mans draugs Māris viņu reizi gadā izņem ārā. Ko es daru? Es ārā medu vispār neņemu. No kūzuliem es ārā medu neņemu. Ja man vajag medu, es paņemu no stropiem, tie, kas man uz zemes stāv. Es šo te bitīti, protams, man ļoti vilinoši ir, ļoti kārdinoši ir paņemt ārā medu. Kāds tas medus būs, cik viņš tur labi garšos, vai atšķirsies tā garša vai ne? Protams, atšķirās. Atšķirās gan garša, gan smarža, gan krāsa. Katrai, jau katrai saimē, bišu saimē, jau ir sava smarža meduma, sava krāsa. Ja? Ne katra bitīte tev lidos uz vienu un to pašu ziedu. Ja? Viņi jau ir jau arī konkurē vienā ar otru. Viņai jau vajag katrai savas tos barības laukus. Ja? Teiksim, kaut, piemēram, saliek tās dores, tos kuzulus, jā, vienu pie otra. Viņas tur savā starpā viņiem es esmu novērojis šos te novērojis jau gadiem. Ja man no šī te kūzula spiets izspieto, viņa blakus nespietos. Viņa uzmetās man priedē vai eglē zarā augstu gaisā. Un tad visas bitītes skrien apkārt, izlūki, skatīties, kuru māju viņas izvēlēsies. Nekad neizvēlās blakus, pēc iespējas tālāk. Kura tad māte savai meitai, vārdu sakot, kaut arī viņa ir māte savai meitai, tai bitītei, ja? Viņa jau gribētu, lai man blakus dzīvo, bet tāpat kā arī cilvēkam, es gribu tālāk no tiem vecākiem, lai mani nekomandē, tāpat arī bitītei dabā. Lai brīvi var justies. Jā, lai brīvi var justies, lai viņai katrai vajadzīgs savs medību lauks, ja? Šitā barošanas lauks, ja? Jā. Un tāpēc arī saku, es pagaidām medu ārā neņemu. Tad, kad jau savairosies šīs te savvaļas meža bitītes vairāk, protams, tad jau arī varēs izņemt ārā. Būtībā sanāk tas medus, jā, medus paliek tajā paliek kūzulā pašām bitītēm. Jā. Tas ir kā, lai viņas pavairotos tās bites, jā. Lai viņām netrūktu tur barības. Un daudzi biškopi saka, Ivar, bet paklausies, bet tas medus tajā šūnās sacukurojas. Atkal, ko es teikšu, spēcīga saime to medu spēj atsildīt, viņai nav šķērslis sacukurojušais medus, viņa viņu sasilda, un ja viņai gribēs ēst, viņa apēd. Jā, un viņš tā arī nemaz necukurojas. Jā, nemaz tā arī nesacukurojas. Viņas nespas, jo šajā te kūzulā vieta ir tik, cik tur viņas ir. Ja? Tur temperatūra visu laiku vienāda. Ja? Cilvēks stropos nāk un taisa vāku vaļā, cilā. Visu laiku varbūt zāles jāieliek, varbūt vēl kaut ko, vai antibiotikas, sīrupus lej un dot visu kaut ko. Ienesās slimības, ienāsā visu ko,
Un tajos kūzulos, tā kā Mārim dorēs, jā, es uzskatu, ka bitītei tur nav iemesla slimot. Nu nav, jā. Viņai nav stresa. Tieši tā. Ja viņai no gaisa kaut ko neuzsmudzina pa virsmu, tad viņa dzīvos. Jā, nu tas ir kā. Nu. Kā viņa ir dzīvojusi jau Tūkstošiem gadu atpakaļ. atpakaļ, tā arī viņa turpinās dzīvot. Un kas ir pats interesantākais? Ja jau reiz tajā dorē, tajā kūzuliņā ir bite dzīvojusi, viņa atkal un atkal atgriezīsies tur un iekšā nāks un dzīvos, jo tur ir palikusi bišu mātes smarža, pigments šis te, ja? Viņa zina, ka tur ir droši, ja tur lidos. Tur mani neaiztiks, tur mani netramdīs, tur mani neindēs, ja? Ko cilvēks izdara? Nu, viņš jau grib labāk, viņš jau grib peļņu sev. Jā. Viņš jau... Cilvēks grib priekš sevīm labāk. Jā, nu kā, protams, kā es arī teicu, viņš jau atnesa no meža to bitīti, pieredināja, lai viņam būtu. Agrāk, es atceros, manā vecā mamma teica, ka viņas tēvs, esot gājis uz mežu, kāpis kokā, viņam bija savs koks, kurā viņš aizgāja un paņēma, nu, tur izlauza šūnas gabaliņu mazu un atnes uz mājām. Medu tajā laikā, medu tajā laikā izmantoja kā zāles. Jā, zāļu tiesai, jo šis medus ir praktiski ļoti vērtīgs. Vienkārši cilvēks viņu nenovērtē. Viņš ārkārtīgi vērtīgs un veselīgs. Viņš ir zāles. Viņam cukuru neliek klāt. Nē, viņam nav ne sīrupa, ne sīrups, ne zāles, ne šie te pret varām apkarošanas, ne skābes, ne spudru skābes. Nu, itin nekas tur viņām nav. Jā? Nu, dabiski, kā viņš ir veidojis. Tā tas ir, jo bitīte pati sevi zārstē. Ja viņai vajag, viņa aizlidos uz to skābeni, paņems to skābo vielu priekš sevis. Ja viņai vajadzēs, viņa aizlidos uz to vērmeli, kur jau šobrīd jau ir iznīdēta, jau vairs nav. Apīņi, jā, bitē vērmeles, apīņi, kūts mēsli vajadzīgi, jā, zirgu mēsli, govs mēsli, jā. Viņa no katras vietiņas sev paņem maz drusciņu grupatiņu zāles un pati sevi izārstē. Ivar, būs pie stūres? Pagaidām, jā, esu. Jā. Es gribētu konjaku piedāvāt. Pagaid, kā tad mēs tā dzersim, tad tā nav smuki? Nē, es jau piedāvāju cilvēkiem, es kaut ko, tur tā, tīri simboliski. Tā, te jaunatне. Вот. Дети сразу к лошадям заниматься. Ну вот мужчина рассказывал, как вот природные, то есть пчелы, они то есть живут без лекарств разных, ну как вот пчеловодство, да. Там сахар не добавляется, не выбирается вообще, то есть год больше, пока они там в большом количестве не размножатся, не выбирается вообще этот мед. И было что очень интересно, что его дедушка или прадед в древности, да, так мед они ложками не кушали. Вот они брали чуточку, да, там какую-то вторую часть из этой бочки. И он был целебный, то есть мед был целебный. Ну, он и по цене они очень дорогие, мне вот когда рассказывали, пол-литра меда такого стоило где-то 40-45 долларов где-то, или евро приблизительно, такая цена была. Ну, это в Белоруссии занимались, вот. Чау! Чау! Ну вот, дети лошадьми едут домой. Шикарно. Главный процесс — это поднятие домиков с помощью лошадей. Так, продолжение будет, как будет крепление и поднятие второго уже без лошадей.
Всем большое спасибо. Jūs paldies par skatīšanos. Так, ну вот так выглядит этот домик для пчел. Здесь они залетают. Вот. Ну вот, благодарствую. Ну это вот рассказывали нам, делается из такой, ну он какое-то гнилое было, да. Вот это все вычистили здесь. Все вычистили. Это гнилье. И в принципе остался вот весь корпус. Корпус остался. И тогда с него сделали домик для пчел. Ну вот этот ставится наверх. Он закрывает это все. Под мастер тоже вот так. Повесили? Да, до второго еще не дошло. Конь где? Конь уже все на. Встали? Дай телефон. Конь. Подержу. Нет, что-то он не ходит. Они там надо подогнать это все дело. Да. Пазик. Да, вот. А я И думала, потом сразу ставится на него Юмка. крышка. Да, крышка. Мы вдвоем поставим. Оп. Нас зовут в помощь. Не сразу нельзя, надо сначала вешать. Reku sarkanais punkts, tā ir priekšā. Это зависит еще. Вот так. O, boči tā. А это что? Вот тогда он уже готов. Ну пошли, хватит. Вот так он выглядит. Так, домик. Ну его тянут наверх. А сейчас самое будет ответственное. Ребята думают, как это все поднять, эту крышу. То есть вот эту крышу поднять, это самое ответственное. Тянут. Stop, 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 stop! Tagad stop. Ieturiet, varat turēt, jā? Stop! Es varu pastumt ar trepēm. Stop! Tagad viņš aiztērās aiz stiprinājumu. Varu pastumt. Spējam nevienam nav grūti turēt. Nē. Varbūt pat var vaļīgāk palaist. O. Varam. Vēl, ne, zabak. Vēl zabak. Ante, up. Davai. O. Vai lēnāk. Aizķērās. Kur? Ejam, varbūt uz to. Varbūt ejam šitien, visi šitā. Turam, es ar tur. Aizķērās, Kur aiztērās? Un tagad mēģinām. Tagad velkam. Nē, es tieras kaut kur. Palaižam zemā. Kur? Zēs salūd. Laidiet zemē. Tas tikai laidam zemē. Это не такое, это простое занятие. Pavisam. Tiešām? Laidiet zemē. Man vajadzēja koku. Даже вот поставить крышу для домика пчел, это целая история. Это очень непросто. Вот сколько участвует ребят, чтобы даже это все закончить. То есть поставить шапочку, крышу и пчелы тогда могли зимовать. Nu, pagaiss, nu, vai ne? Nu, tāds sīkums, jā. Jumtiņu uzlikt. Nu tā, un skaties, nu kas jums, nu kas tur uzlikt jumtiņu? Jā. Un cik, jā, un cik puiši piedalās, jā, nu, vispār.
patīk, ka viņi ir apgleznojuši. Patīk. Un īstenībā baigs, ka izskatās augšā tieši tas eģiptiešu un nedzīmējas. Jā. Baigs Ne, nu, te ir visa kultūra. Te ir Eģiptes, te ir, tas ir indiešu, tur ir slāvu. Un slāvu, tas ir parastais, jā. Tas slāvu mums ir pašā augšā. Slāvi ir tas, jā. Jā, tas ir tēls. Tas ir parastais. Jā, tā kā, pareizticīgo. Cikos tu brauc prom? Nu, drīz. Jo, tu atnāks, es tev iedošu. Nu, davai, jā. Davai. Vai arī dzintars, lai aiziet. Tā, mirklīte. Nu, atnesīs, ja tev nav priekš man. Superīgais, jā. Nu, dzintars atnesīs. Un tad to maisu te atnest? Jā. Un tad Tā viņus kā pati var vesela. atnest. Vesela. Es atnesīšu. Ну, вот, поднимаем крышу. Так его подвинут уже. Опыт уже есть. Pagaidi, jā, var. Paga. Traumētā galva. Jā, es redzu, es mēģinu. Davai, bišķiņ. Stop. Jā, es nevaru neko. Var? Stop. Tagad man sanāk, ka... Viņi jau tev augšā. Viņa ir augšā. Kāp augšā. Jā. Pa trepēm. Nekas neatmūzīs, būs kei. Kā to roku Kāp augšā. Mūziem priekšā. Nē, tā ir aizmugu. Augš ir augšā jau. To mēs pēc tam uzkāpsim nokļuvēs. Galvenais uzliec vietā. Pastum drusku ar koku. Kur tev ķīver? Ķīver šajā gadījumā ir neglāts. Glābs gan. Jā, superīgi. Mīkstāks kritiens. Redzi, ja viņš būtu... Es nevaru nervu neturpināt skatīties. Nu, pēc tam es ielikšu varēs. Būs daudz, 45 minūtes. Nu, viss kopā. Redzi, tur tā kļūda bija, ka viņiem tas trītis, kas vēl augšā, jā, viņš ir pa zemu. Viņam vēl vajadzēja būt, kāda pusmetra augstāk, jā. Un tā viņi... Karabīnē vēl? Jā, karabīnē. Redzi, viņš sanāk, ka viņš pievēl, ka viņš smags ir, tad tur nevari. Vai tev, vai tu viņu tā vai tā taisi, jā. Tur nesanāk. Ne, beigās jau viņi izdomāja šito pielikt arī, pielikt to rokturi, jā, redzi rokturīts galā pie tiem zirdziņiem ir. Jā, nu. Lai var pieķert, ja tā jau nevar tur pieķert. Tās reps taču var uzlikt vēl stipri augstā. Viņi taču nepirmo reizi. Blin, vienam vai klausies, pasaki puišiem, lai viens drošību. Viņam lietot vai ne? Nē, ja ķīverī vienam vajag fiksēt tās kāpnes. Kā šodien iet? Iespējams. Spēļu kalodu. Vienam ir jāpiefiksē. Es varu pateikt, tur ir bēdu ielā viss. Kā Garkalni? Ropaļš. Aizmirst par to, ka Garkalns jau vairs nav tikpat kā, tikai pagasts. Так, мы посмотрим, как вот этот весь процесс. Вот, даже домик поднять, чуточку ошибку сделали.
Viņš ir Karabīnam, jo jā. taisnāk tu pieejas viņām, viņš vispār var pacelt postu un uzlikt, kur augstumā vajag. Jā, bet taisni man pēc tam stāvēt, es taču tur neesmu Nē, tiesīgs. pēc tam tu uzlieks tagad, uzliks stāvu, pacelsi šito augstumu, un pēc tam aizies prom. Nu labi, tā. Tagad es mēģinu. Šito. Ups. O, vēl. Nu, O. re. Tā. Nu, viss. Pagaid, vēl mošu? Ne, ir nevajag. Var vēl. Bet Vēl gan nevajag, vienam ir Nu, jāfiksē. bet tu mēs pacēlām tikai tu to... Kāpnes nevajag, vajag ja? vienam fiksēt, tas ir točno Nē, baigi šitās augsts. ir baigi. Jā, nu. Viņš ir ļoti stabils. Tu domā par to. Jā, nu viņām ir speciāli kāja. Viņas gāzties nevar. Tas Viņām ar šausmīgs garantiju, pleci. jā. Nē, nu viņām pleci ir, viņas ir izskaidrs. Nu, vai uz vēl vienu Bet šitās pakāpienu kāpnes Vēl pastumjam, vienu? un pēc tam pastumjam viņas nost no koka. Es vēl vai varu arī- pastumt. Pagaid, tā. Vēl varu, bet Tā, vairāk arī no apakšas nevarēs. Dabūji? Vairāk nevaru. Tas ir. Mēs netiekam. Netiekam mēs tik augstu. Kāpēc? Nē, pietiks. Tur kaut kur viņas kaut kur aizķērās, vai? Tā izciet. Nav. Tagad ir zemāks viens. Nu, pietrūkst Nu, līdz labi. nākošam pakāpienam. Bet tu jau vari uzlikt to striķi virs mierīgi. Nu, es jau tā arī darīšu, jā. Nu, tad jau nav tik traki. Viņš ir jāpārtaisa, jo tas trīcis, jā, Trīs jāpārceļ. viņš pa jāceļ augšā, jā. Vispār jau derētu, zin kā, puiši, nolaist tās kāpnes lejā, jā, izvilkt viņas riktīgi līdz augšai, un tad likt Ne, bet augšā. viņas jau īstenībā viss augstums pietiek. Vairāk neiet viņas uz augšu. Ne, bet pietiek. No kā tu augstums tur jau. pacelsi augšā? Kā viņi attaisa savu trīsi un pārmet vēlreiz. Tas ir Viņš nav jāsludina. tur ir tas āķis. Blin, kā šūpojās. Nu, piefiksējiet, jā. Blin, piefiksējiet, tas ir. Nu, augstums 10 metri kaut kur varētu būt. Aptuveni. Tā mēs divatā uzlikām to skaitu, kas tagad brīdī. Un divatā rādi. Ну вот сейчас вот будут поднимать, Арнис поднимать наверх, чтобы получалось зафиксировать выше, и тогда, чтобы спокойно домик зашел. То есть, ну, крыша. Ну ты же языком-то пробовал. Съедобный? Там дальше тоже есть вот домики, мы туда сходим отдельно уже. Посмотрим.
Ну, самые ответственные. Сейчас поднимаем. Подкорректировали. Stop! Stop! Paiet, pakāpes, palīdzēšu. Stop! Tagad jāpalaiž vaļā. Mēs lēnām lēžam lejā. Pagaid, kur man tagad tā? Tev jāvelk. Priekšā ir kur. Bet paceliet vēl augšā, bišķiņ vēl augšā. Vo, tagad lai iet pāri. Vairāk nevar, tagad lai iet lejā. Velts, Arni, riktīgi velts. Jā. Pagaid. Laiž zemē? Laižam zemē. Nē, ir zemē. Tagad cel augšā. Celiet augšā. Jā. Augš bišķiņ. Viņš jāvelk ir uz Arņu pusi. Celiet. Vēl. Tagad lejā. Tagad lejā. Jā, lejā. Perfekti. Labi. Bet viņš var labāk iet. Nav pakustin viņu tu. Uz kurien? Vispār būtu labi tās trepes no otras puses. Tagad būtu labi no otras puses tās trepes un pacelt to pusi augšā. Es netieku klāt, netieku. Tu vari nokāpt Arni lejā, pārlikt trepes otrā pusē un pacelt uz augšu no otras puses. Jo tagad viņš ir slīpi. Arī tā, uz leju. Pamēģini dabūt viņu uz leju. Vo! Bet šķībi. Pagaidi vēl, nav. Ir šķībi. Neredzu. Vēl kustiņi. Vēl ko savas, jā, uz leju jādod. Jā, aizgāja. Nu ir ok. Vēl pakustiņi. Ir labi. Ir. Labi. Tagad ir vienkārši jāsāk skrūvēt, bet šitais jādabū no šitai. Te būs jāliek klāt un jānoskrūvē. Tur ir urps. Nu, super. Ir. Bravo. Labi. Ko labi tu aizgāji? Galvenā misija ir izpildīta. Taisās to vēl vilkt. Nu, šikārnā. Es pat Arnis nezinu, vai mums zafiksировал. spēka pietiks. Spēka pietiks, Nu, laiks. man jau ir, bet tur es ar mašīnu to var izdarīt. To mēs divi tā darījām. Nē, uzvilksim ar rokām. Sanāks. Nu, kā teiks? Cik tam mēs te esam, paliekam mazāk? Aš 3 pat var uzvilkt, bet nu ar 4 būs. Sākumā vajadzēja uzvilkt otro, jā, un pēc tam laist visus mājās. Otro uzvilksim arī, nav ko. Bet tad tādā gadījumā vajag vienīgi izdomāt, vai nu viņu turēt ar uz striķi. Mēs toreiz, kad cēlām vienreiz nespējām ap zirgiem. Mēs visu laiku šitā, bet kā mums paveicās vispār, es brīnu. Un mums ar zirgiem laikam bija viens taisnības, bet tagad, piemēram, tikai šito te varu aizmūt. Galvenais ir pietiekoši liela manevra un viss. Sāk, jumtu neiztikt? Nē, jumts ir labi. Labi. Nevajag višķiņā vēl, tā kā tu man pirms tam teici. Izskatījās, ka viņu vajag višķiņu vot šitā vēl. Jo es no Lapšas, man tā izskatījās. neredzu. Nē, neizskatījās. Man izskatījās. Labi. Atnāc no Višķiņ varbūt labo roku uz augstu var. Višķiņ labo roku, jā? Jā. Tolīt. Tāds centimetru diviem. Tolīt. Pacēl augšā labo pusi. Nē, viņš ieņem savu pozīciju. Nē.
Ok. Viņš ir ieņēmis savu pozīciju. Tagad gandrīz vai sliktāk, man liekas. Ir ok, labi. Lejā. Šeit vairāk neko. Nu, būs jāvēl kaut kā šitā, ne? Izskatās. Сейчас пойдет процесс с бусиком. Ну? Не с лошадью, а с бусиком поднимать. Tu ar mašīnu vilks? Nebūs labi, trīsi galīgi pretēji. Māri, tu ar mašīnu vilks? Viss ir citā virzienā. Mēs ekonomēsim laiku. Trīsi citā. Bet tā tev mašīna te ir jābrauc. Tu nevari tur ar mašīnu. Tu nevar šitā? Nu, bet paskaties, viņš tev nepados. Nu jā. Labi, braukš tu. Tā labi, uzvilksim ar rokām. Uzvelk! Vai velkam ar rokām? Tikpat ātri būs. Davai, velkam ar Apšēnam man Kurš stūrēs? Jā, kontrolē. Не, решили все-таки руками поднимать. Labi, es nolikšu un pakontrolēšu, bet viņš pabrauc malā. Mārim, ar ko? Arnim labi sanāk. Vēl augstāk. Pietiek! Reku ko? Es teiktu. Es turu? Jā. Višķiņ vēl. Nepietiek! Nepietiek. Tad velkam. Nepietiek. Pietiek! Vēl. Nu vēl bišķi. Bišķiņ vēl. Pietiek! Turi. Tura! Tā. Tagad, ko pirksti? Arno, tu uzkāp. Turi. Čakal aizgāja uz leju. Lai iet uz leju. Hop! Tā, rekur bija. Ņem Jā, no vēl. Ņem, reku. Ņem to apakšu. Vēl pievelkam. Nē, nevajag. Nevajag. Iekā. Viņš aizgāja. Augstāk nevajag. Nevajag, es zinu. Turu. Vajadzēja novilkt, te? Tev viņš nenovilkt. Paspēsiet, ņemiet vēl riņķī, mēs... Vēl vismaz 4 reizes vai. Pagad, tev ir nesanāk. Tu jau neizvilkt viņā. Pagaidi. Tagad. Ej apkārt tagad. Ej. Dod šurpi. Viss. Nu vēlreiz. Nu viņš līdz leju. Pareizi! Nē, vēl vajag vienu reizi. Jā. Viņš drusku tā kā... Vēl vai pietiek, viss labi. Tajā garantija uzliksim jums. Nav skums, pilnīgi labs. Es domāju, vienreiz te piesīs. Nu ir 4 metri ir, jā. Jā, viņš pat augstāk nekā tā tur. Šai baigi tūmu, vajadzēja tajā. Nē, tur arī būs. Tā ir baigi labā peizās pie kaldu sēdus. Viņi vajag tikai pagriezt tagad uz to pusi, mēs tagad sāktu šito pusi. Es to jau pa kreisi višķi.
Bet tu vari ar šito striķu pavilkt. No tā arī darīt. Nē, ej, zin tā. Jā, ideāli! Jā, tikai trepi vajag. Vajag pieskrūt. Nē, vēl trepi tādu vajag zemāk. Vai tie klāt, man liekas, es nezinu, man liekas, izstāst nevarēs klāt. Tur varbūt varēs. Bet tu jau vari viņu nolaist, nav problēma. Jā? Jā, vienkārši. Palai, paņem, nolaist. Un rītā atbrauksim pakaļ. Rītā varēs man viņš stundu vēl. Attais vaļā un Negribu vairāk. nolaidi. Nē, tu vari nolaist drusku. Nē, nolaidi garu īsā. Droši. Tu vari nolaist viņu. Uzmanies, viņš kritīs. Nē, viņš vienkārši jāpaspiež. Viņš tur atdūries, jā. Viņš tur atdūries. Viņš tur atdūries pret tieši. Tas vienkārši paliec lēzenāk centimetrus 5. Lēzenāk. Jā. Viss. Tagad ir jāpadodās. Pagaid, tur ir piefiksēts. Vajag atbrīvot to fiksēt. Un lai droši uz leju. Vēl. Vēl. Lai ērti. Kaut kā tā? Jā, bet trepi liet stāvāk, lai būtu tuvāk kokam. Un savādāk tev Tā būs... pietiek. Stāvāk nevajag. Šito? Tev vajag pieķert tagad. Jā, āmuši kaut kur tur rukājuši. Viņš aizdarīsies. Tūlīt. Es kāpju. Nu var jau, kamēr viņš to pirmo skrūvu pieliks, tikmēr var paturēt. Māri! Ko tu gribi no manis? Nu, cik leņķis kāds ir? Nē, pirmai skrūvei nav svarīgi. Nav svarīgi. Pirmai nē. Pirmai augšējai skrūvei. Augšējo pirmo? Jā. Nav svarīgi, jo tu pirmai pēc tam regulē. Labi, bet tu tā noregulē, lai tu pēc tam... Nevajag višķiņu pavilkt vēl. O, šitā. Nē, nu, Mārs teica, ka tā. Jā, tagad tā ir labi. Jā. Bet tas ir tev tā, kā tu gribēji. Viņam ir jāizsaka, ka ir tas, kas sēž jau tur un redz peizā. Tagad viena skrūve, kā būs iekšā, tā apakšu pagrozīs. Un tad apakšu var pagrozīt, uztaisīt taisnumu. Galvenais vienu skrūvi augšā dabūt un viss. Tas ir cauruma izlūks, tas ir garantija, ka tas simtoto skrūvi vienmēr varēs izskrūt. Nu jā. Bet tā doma, ka tā kontrolē to sliktu. Jā. Līdz galam varbūt nepievēl. Labi. Bet tā viņš arī var nepatūt. Nu, tā. Jā, tagad tas striķēs topus un velks. Un visi skatās taisnumu. Tagad tikai dabūt viņu taisnu. Nu, it kā ir. Tad es apakšu vienu pielikšu. Jā. Ir labi? Diezgan labi, jā. Nu, tagad apakšējo tevi. Jā.
Sarežģīti tev tur klausies. Tur tā kā džonglierēšana. Kā džonglierim. Kaut kā tad tur baigi. Vienā kabatā atslēga. Nē, viņš viss starp kājām iespiež. Tas ir mašīna starp kājām. Tagad tu vari laist vaļā jau. Jā? Jā. Nevar nekas. Paturies vēl bišķi. Nu kā viņš jau ir piešķīrā? Tu kļūvai vītnē, kurā vēl puscentimetru vēl svār pusēties. Bet nu puscentimetrus neko nešķiet. Nu viņš jau nevar paiet. Viņš var vienīgais pieiet tuvāk kokā. Jā. Viss laid vaļā. Un tu pie reizes atvelc vaļā to lasošu cilpu, lai viņi krīt nost. Te? Apšā? Nē, apakšēji. Nē, apakšēji. Jā, tu līdās. Jo tu tiec klāt viņam. Jā, jo viņu vairs nav vajadzīgi. Jā, Vo, viss. Vienkārši met lejā. Viņš jau neies, viņš ir ap stieni. Nē, ies lejā. Tur jā, viņš ir stieni. Tur ir tāda kumpa. Bet tagad jāpiekrīt. Viņš aiz stiprinājumu ir aizstiprinājumu. Viņš ir uz stiprinājumu un otrā pusi. Окей. Самое ответственное — это, конечно, покрасить болты. Так, es sienas triķi vaļā te? Nu jā. Viss jau. Bet lai viņš nebūtu jāvelk 300 vaļā, tu atsien to galu. Es šito laidīšu lejā. Vienu vaļā. Es atstāšu te to metālu roku. Viņš neklausās. Mārī! Vēlreiz! Es atstāšu te to metālu roku. Pamaz vienu laiku ietrūkst. Re, kur ir viens? Ir, jā. Atstāj. Jā, atstāj. Var atstāj. Jā. Atstāj. Šito galu vajag lejā. Šeit, tu redzi, jā? Es redzu, ka nesmīgi. Bet kāds lejā, visu? Es redzu. Viņš tie apsredz.
mazais skrūvē klāt. Tagad skrūvēs, lai ropiens gribēja nādāt. Sieva malts. Mums ir krāsot. Skrūvējam pie aišu. Reku ir tas. Bet zini, ko es tev pateiktu, par spītam zelta viņa tā patīk skaisti. Spīt cērta negrib. Labi, kā mēs liekam to? Klausies, nu es neskatos, man liekas, ka šitā te ir priekša, šitā. Tev liekas, bet tu zini? Nu, vat, es neredzu atzīmi nekur vairāk. Nu, vat, jābūt tāpēc, ka iet šitā te projām. Nu, prastīpā cenu nozdēļ. Nu, apsīsimies vēlreiz šito te, viss, kas te ir, tur tāds. Tā ir. Nu, notīri. Notīriem. Bet viņai pardusi tā. Tas tur ir. Jā, šitā ir aizmuguri. Krūvētēm. Jā. Tāpat kā tam? Kā gribi. Bet varbūt viņa tam arī vajag kaut kādu stūri. Tam jumtam. Vai tāpat kā iepriekšā. Tā vai mēģināsim. Nolaidīsim atkal lejā, ja vajadzētu. Tikai stūri vienmēr. Šoreiz stūri ļoti labs nostādā. Tas ir redzējis, ka izstāsts viņiem tādā. Nu, tas streķis? Jā. Jā, tas bija ļoti labi. Tāpēc, ka tas ir ļoti. Nu, jā. Jo tur mēs vilkām, nu, tur nebija nekāda tur bija vispār, kā saka, против Рома нет приема или что-то там. Не очень мягкий язык. Bija tā teikt, pie dirsas, kā saka, bija tā moments. Nu? Labi, streķi tur. Bet kā tu kontrolē? Ap striķis jumtam ir pieslēgts kontrolē. Kontrole nav. Kontroles nav. Kontroles uztaisam tagad... dirsā tūlīt. Piesvieno vienkārši. Janu uztaisam. Mēs varam šitai, no? Jā, apkārt. Šeit. Nē, apakšai, vienam stūrim. Vienam stūrim piemēr. Apakšai. Это фиксация, чтобы он не развалился. Priekšā jau vienu stūri, jā, un tad to var... Patiesību sakot, vislabākais būtu. Klau. Ja jūs manī klausāties, pareizākais būtu uztaisīt mezglu, kurš pa vidu būtu starp šiem diviem. Jā, vispārbar. Tas būtu vispareizākais. Savēls kopā to garu un pa vidu tur mēs varam tur novilkt. Lai būtu simetrija. Kā tu to varētu tā izdarīt tagad? Apakšu šeit, jā, šeit, kur tu viņu laidīs, kur? Apakšu tikai apakšu. Es neko neskatu, ko tu no manis. Davai. Šita lieta apakšu šitiem diviem. Nē! Jā! Arī! Nepareizi! Nē! Nu kā tad? Davai, vot šitiem te laižam. Šitā es tev saku. Viņš sametīsies, jā. Kur ir priekš, kur ir pakaļ? Šī ir... Priekša. Tā ir priekš. Jā, tā ir priekš. Tā ir priekš. Tad tādā gadījumā viņu visu otrādāk, šitā te. Un šitien te starp to un to ir jāizāk simetriski. Tā varbūt arī, jā. Davai. Apakšā un visu kaut ko paskatās. Jebkura kontrole ir laba, jā, var. Tāpēc, ka tad viņi varēs pavilkt, viņš būs taisni. Tu gribi vienkārši šeit mezglu? Jā, vienkārši mezglu. Pa vidu. Jā. Kā es viņu nosdabūšu? Būs kāpsi vēlreiz. Ko citu? Priekšā. Nu, ko citu? Davai uz priekšu. Viņš varēs dabūt viegli, tāpēc, ka viņš nav savilks. Davai. Tā, nu kas ir vēl? Kurš velk? Es tad kāpju pa trepēm? Tu kāp, jā, tu regulē, es ar Riku velku. Es varu principā arī viens. Aiziet! Nāc uz šo pusi, kur ir priekša vairāk.
Pa vidu nāc, jā. Nāk. Ļoti pareizi. Otrā. Var. Es varu pielikt vēl bišķi vairāk. Pagad. Dēliņ, bišķiņ nost. Vēl pieraugs, dēliņ. Vēl. Tā, stop. Pavelc uz... Tev jāpagriez. Arnold, Paņem augšējo stūri vēl uz sevi. Augšējo stūri, kas ir tev. Arnold, No? nāc pie mums. O, tagad te pie, jā. Paceļies bišķi uz augšu. Jā. Stop. Ideāli. Super. Ļoti lēnām, Lēnām laižiet uz leju. Kaut kas nav? Tiksim vēl. Vēl bišķi tā kā uz leju. Uz leju laižiet. Labi. Tagad labais uz augšu. Ne, bet uz Pagaid. leju. Reisēs uz augšu. Nolaižiet uz leju. Palaižiet vaļā. Vaļā. Tevi, jā. Arni, tu cēl uz savu pusi. Vai uz savu Tā puse, kas ir tavā pusē uz leju. Vēl. Vēl cēl. Ir, jā. Ir? Jā, ir. Ideāli. Laižiet vēl vaļā. Ir vaļā. Tā, Arni, ja tu vari aizsniegt roku, nomaukt vienā malā to striķi priekšā. Jā, varbūt tev rokā. Vienkārši, ka varētu būt, ka tu viņu vari nomaukt no tā gala. Tad viss. Vala, to, jā. Viņš neļaus laikam. Man liekas, ka ļaus. Ļaus, jā? Man liekas. Man liekas, ka neļaus. Nē, nebūs. Nebūs. Labi, kāps jau atsevišķi. Būs. Nav. Nav. Atceļ vaļā priekš vienkārši. Nav, nebūs. Vēlreiz būs jākāpj. Tā. Es domāju, ka tur jāvirza kāpļus vēl. Tev jākāp lejā. Nu, kāpnes man ir uz augšu. Pacelt augstu. Jā, nekā. Ja nu tikai... Pagad, man ir ideja. Tu savilks tikai nerguļi. Es nevelku te. Skatos. Pagaid. Padod. Stop. Pagad. Nepadod. Pagaid. Rekur viņš aiz. O! Ev. Es atsīšu. Davai! Kom! Pagaid, lēnām. Jau.
Заканчиваются процедуры установки, ну вот складывается Vajadzētu, vai arī... Nu jā, viņam jāfiksējās. Jā. Nu jā, šitā te, jā, šitā. Viņš zemāk viņš vairs neiet, jā? Nu, kā vajadzēja, man liekas, pa vienu pakāpienu vēl noiet. Tad šitā jāiet, bet šitā neiet, nē, tā ir maksimāli. Tad tas ir viss, jā. Tā kā trīs viņam iet uz augšu. Divas uz augšu. Ne? Kur tu viņas tur cerās? Viņas nevar aiziet, reku pakāpienas atdarās pa šito. Tad jā. Tas ir. Tad jā, okei. Tā. Nē, kaut kas nē. Kāpēc viņš... Nav. Viņš nav. Viņam šitam nav vai jāizcerās aiz šitā pakāpiena kaut kā. Tagad? Tā. Šnotā. Viņš nolaižam uz leju, uz zemes. Jā. Arnolds, iebrauks klāt. Viņš nokast pilnībā. Viņš jau sakavēlā. Bīdās, jā? Jā. Tagad ir. Jā, tagad ir čikiniekā un tagad arī šito varēs. Redzi? Tā viņš. Iet pa vienam. Čiki viss. Jā. Super. Tad viņš sanāk, ka tur vēl. Jā. Nē, paga, viņu var vēl pa vienu. Vēl viens iet, jā? Man liekas. Jā, viņam jāiet visam kopā, jā. Jā. Tā.